Pastāstīšu situāciju no dzīves. Kādam no manam paziņam gadījās tā, ka vīrietis gribēja vasarā atvaļinājumu ieplānot pavadīt vasarnīcā, guļot zālītē, peldoties ezerā, makšķerējot, bet viņa sieva visu laiku žužināja pie auss par to, ka viņa vēlas lidot ceļojumā, tur, kur viesnīcā viss ir iekļauts. Un, attiecīgi, vīrietis to negribēja, bet sieviete žužinot visu laiku pierunāja vīrieti. Un tomēr viņi tātad devās ceļojumā uz viesnīcu, tur, kur viss ir iekļauts. Bet kas notiek? Pa ceļam uz lidostu viņu taksis nokavē. Un viņam vajag uz šosejas tātad stopēt mašīnas, lai aizvestu līdz lidmašīnai. Lidmašīnā knapi paspēja, un pa to laiku viņš izmežģīja potīti. Un tad, kad viņi ierodas jau viesnīcā, viss ir labi, bet viņam nestrādā gaisa kondicionieris. Un tad, kad viņi salabo, tad attiecīgi vīrietis saaugstējās, un līdz atvaļinājuma beigām viņš vārtās gultā. Nevis tā, kā viņš bija plānojis, gulēt zālītē, sauļoties un baudīt vasaras foršo laiku. Un šeit morāla ir tāda par to, ka nevajag piepildīt svešu cilvēku sapni, jo, ja tu to negribi, tad nevajag iet pret savām vēlmēm un pret saviem sapņiem. Jo, redzi, ja vīrietis būtu paklausījis sevi, viņš reāli būtu vasarnīcā forši un laimīgi atpūties, un nekas tam līdzīgs nenotiktu ar viņu. Nebūtu saaugstējies un nebūtu izmežģījis potīti. Tāpēc obligāti sekojam līdzi savām vēlmēm un sapņiem un tos materializējam. Bet, lai varētu viegli, vienkārši un sistemātiski materializēt savas vēlmes, aicinu uz kursu Laimīgas attiecības pateicoties domu spēka praktikām. Linku atradīsi mājaslapas šeit pat profilā, apakšā, uzspied, un tur tu varēsi gan piepildīt savas vēlmes, gan kļūt laimīgākai, piepildītākai, un tavā dzīve kļūs krietni harmoniskāka, jo tu sapratīsi savas patiesās vēlmes un savus patiesos mērķus. Tiekamies!